Šodien tāds sašais video, nekas baigi pamācošs nebūs, vienkārši pāris interesantas lietas. Šodien pamainīsim smartam eļu, celiņas siksnes pamainīsim un sataisīsim štekarīti, kas iet uz degvielas augstspiediena sūkni. Tad mums attiecīgi ir šāda te problēma, ja izolācija izbeigusies ir, parādīšu, kā es šo te taisu. Varbūt gribētu, lai jūs iekomentējat, kā jūs šādas te lietas taisat. Ir pieejams šādas te termoizolācijas trubiņas, viņas sildot tad saraujās, un galvenās, lai šīm te trubiņām termoizolācijas būtu tāda līmīta, jo ir divu veidu termoizolācijas trubiņas, vienas ir ar līmi un ir arī bez līmes, tā kā mūsu klimatiskajos apstākļos mums bieži tiek gāsts sāls uz ceļiem, tad šajā gadījumā vienmēr jāizvēlās opcija ar līmi, ja. Pareizi jābūt šos štepseli vispār mainīt, bet, diemžēl, bieži vien ir tā, ka tie štepseli nav pieejami, ilgi jāgaida viņi ir, bet risinājumu vajag uzreiz, tad jādara tādas lietas, kā es tagad darīšu. Bet, principā jau ideālākais variants būtu, ja mēs ņemtu jaunu štepseli, uzprasētu jaunu spinus un tādā veidā saremontētu šo štepseli, bet ir arī citi varianti, kā viņas saremontētu. Tad šeit ir uzkausēta jauna izolācija, daudz nevajag, pavisam maz, un tad šeit izolācijai ies pāri vēl parastā termoizolācijas caurule bez līmītes. Tas būs viens veids, kā šo te izolāciju atjaunoju, fokusējies. Un galā tad es veikšu lodējumu, vadus pa jaunu pielodēšu. Nezinu, vismaz man pieredze rāda, ka lodējumi labāk turās nekā šāda te tipa, pieņemsim. Šitas ir termoizolācija arī ar lodējumu, bet viņa turās diezgan sūdīgi, ja saku godīgi, pāris gadi, un ir jau problēmas. Un tad otrs variants ir šādas te saspiežamās caurulītes. Arī, it kā viņas var izmantot, bet pieredze rāda, ka tomēr lodējums mazliet labāk, pretojās visiem sāļiem, kas mums uz ceļa tiek kaisīti. Tāpēc es izvēlos šādu te variantu. Šeit tikai izolācija atjaunoja, un pa virsu būs parastā termoizolācijas caurule. Un tad, kad ir vadi jāsavieno, kad viņi ir pārauti vai viņi ir nokniepti, tad es šos te vadus lodēju. Tad, kur mums bija bojāta izolācija, remonts izskatās aptuveni šādi štepselim. Un tūlīt parādīšu arī, kā lodējums izskatās. Šeit tad vadi salodēti. Galvenais, kad lodējam, izvēlamies lodalvu ar kalifonu iekšā. Tad vienkārši tā lodalva labāk sajiet kopā ar vadu. Ja attiecīgi nav lodalvas, tad vajag papildus kalifonijas. Un pa virsu uzkausējam termoizolācijas cauruli. Tad, principā, tas izskatās šādi te. Un visbeidzot, vats ieviedots aizsargu gofrā un pietīts ar izolācijas lenti. Tā kā varētu teikt, ka vada remonts ir pabeigts, ķersimies klāt pie eļas maiņas. Smartam ir interesanta lieta, ka viņam karterī nav nolēšanas korķis, tāpēc viņam jāveic eļas maiņa ar vakumsūkņu palīdzību. Tas ir interesanti, ja vispār nesaprotu, kur tā loģika viņiem bija eļas korķi neievietot, bet tāda lieta pastāv. Pēc tam jaunākiem smartiem šo te lietu viņu pārdomāja un ievietoja eļas korķi karterī, bet vecākiem smartiem šāda te lieta nav. Ja jūs gribat nolēt eļu kā normālai mašīnai, tad ir divi varianti. Vai jūs pērkat jaunāku smartu, vai arī jūs pērkat aftermarket eļas karteri, mainat viņu, jo visiem aftermarket eļas karteriem ir eļas nolēšanas korķis. Bet, tā kā šis ir oriģināls, tad šajā gadījumā eļas maiņa notiek ar vakumsūkņu palīdzību. Šādi tad izskatās ierīce, ar ko tiek mainīta eļa. Pareizāk sakot, eļa tiek atsūknēta.
šeit piespraužam gaisu, un šajā bundulī veidojoties vakumam, ar šo te cauruli eļļa tiek izsūkta no dzinēja. Šeit ierīcē galvenais ir nesačakarēties ar šiem te krāniem. Viņi vairākās vietās ir vienkārši nepareizajā vietā iespraudīsiet gaisu, neaizgriezīsiet kādu krānu, un jums servisā būs ļoti nejauka diena, jo palielam tā eļļa uzās gaisā vienkārši, un eļļa būs pilnīgi visur. Tad jā, lūk, šādi ierīces tad veicam eļļas atsūknēšanu, un principā, ka eļļa atsūknēta, varam liet iekšā jaunu eļļu. Un, protams, jā, pirms tam samainam eļļas filtru, to es arī parādīšu jums tūlīt. Un apakšā filtrs, redziet, plasmas cepurīti, atskarojam plasmas cepurīti, mainam filtru elementu, un principā ar to arī viss. Kas attiecās uz celiņsiksnu nomaiņu, tad šeit pavisam viss ir vienkārši, noņemās te nost šāds tā aizsargs. Galvenā celiņsiksna ģeneratora, ja, viena skrūva šeit, viena augšā, un tad spriegotāja funkciju pilda pats ģenerators, ja, tagad jau atlaist ir. Un otrs spriegotājs, viena skrūvīt šeit, un šī siksna maziņā arī ņemās nost. Un jā, smartam ir kondicionieris, ticiet vai nē, bet smartam ir arī kondicionieris sūknis, tad šī te mazā celiņa siksna ir priekš kondicionieru sūkņa. Degvielas filtrs atrodas šādā te interesantā vietā pie aizmugurējā labā riteņa, noņemot aizsargu. Divi ātrie savienojumi, un principā degvielas filtrs ir ārā. Vēl paliek divi filtri, tad šeit ir dzinējgais filtrs un salona filtrs. Salona filtrs arī tādā interesantā vietā, to es jums pēc tam parādīšu. Tad jā, rekur kreisajā pusē no dzinēja 4 klipši, vāciņš nost un mainam filtru. Filtrs iekšā vēl vecais. Šeit jauns filtrs, Bosch, jā, S3044, ja kādam tas kaut ko izsaka. Interesanta lieta smartam ir tāda, ka principā smartu var braukt ūdenī līdz pusmetram aptuveni, jo šajā te aizmugurējā daļā, augšējā pusē, atrodas gaisa iesūkšanas caurums, jā, tā varētu laikam teikt, jā, caurums, jā. Un es fórumos esmu lasījis diezgan ņirdzīgi, jā, kad daudzi cilvēki ir mēģinājuši šajā te šķirbiņā, jā, ieliet degvielu iekšā. Daudzi cilvēki nav sapratuši, ka šis te ir gaisa iesūkšanas atvera, nevis degvielas vāciņš. Un tad degvielas vāciņš mums atrodas labajā pusē, un tad pa šo te vietu ielai iekšā degviela ir bijuši gadījumi, kad cilvēki salai pilnu gaisa filtru degvielu, un tad nesaprot, kas notiek. Jā, Mercedes dzinējs OM 660, lejam iekšā eļļu, protams, kāpēc specifikācijas MB229.5, 5V30 iekšā iet, ja es pareizi atceros, 3,5 litri eļļas, ja, tāpēc 4 litrīgā kanniņa, un principā ar to arī pietiek. Un visbeidzot, salona gaisa filtra nomaiņa izskatās aptuveni šādi. Priekši ņemās nost, viņi visi noņemās vienā gabalā. Un salona filtrs tad mums atrodas šeit. Šis, starp citu, ir logu šķidrums. Un noņemot te tādu vāciņu, kur man tas vāciņš palika. Šāds te vāciņš, jā. Šeit jau varam redzēt veco salona filtru. Nu jā. Nomaiņa nedaudz interesantāk kā pārējām mašīnām, bet, nu, jā, tā viņš ir, nu, un tur neko nevar darīt. Un šo te filtru, kad es šo te mašīnu nopirku, praktiski viņš, nezinu, oriģinālās, laikam bija, vai tur neatceros, vai vispār filtrs nebija iekšā. Katrā ziņā servisos šo te filtru nemaina, neviens pat nezin, kur tas filtrs atrodas, un neviens tur negrib čakarēties. Teorētiski tāda augšā tāda lūciņa ir. Pa to lūciņu it kā var mēģināt izmakarēt to filtru kaut kādā veidā ārā, bet tas ir ļoti sāpīgs process. Vienkāršāk ir noņemt nost priekšu un lūdzu mainiet savu filtru. Starp citu,
jā, lai uzlietu, piemēram, bremžu šķidrumu, tad, jā, redzēt, kur arī apakšā atrodas, jā, tur tajā stūrītī bremžu šķidrumu maciņš, tā kā uzliet bremžu šķidrumu arī ir ļoti interesanti, un tas pats stāsts arī antifrīzu. Kur antifrīzu bačoks ir, lai uzlietu antifrīzu, jā, arī tā diezgan interesanti ir, un principā līmeni jūs nemaz nevarat pateikt, kāds jums antifrīzi arī, ja jūs nemaz nezināt, jo tas bačoks ir tādā interesantā vietā iebāsts. Tālāk smarti, kas nāk pēc šī, 451. smarts kuzovs, tur jau bišķiņi labāk viss ir izdomāts, bet, šitam pašam pirmajam smartam, 450. Jā, tur diezgan interesanti viss. Tas pats stāsts ar lampām, arī šī te opcija jāveic, gribat samanīt kādu lampiņu, šo te ņemat nost, mainat lampiņas, jā, tā kā saka, smarti visi, vienmēr viņiem visiem torkas komplektiņš ir līdzi, jo viss skrūs uz torkas ir, un tad, principā, tāds sīkumiņš, ja uz ceļa jāsamaina lampiņa ir, lūdzu, ņemiet nost priekšu un mainiet savus lampiņas, jā, tā kā diezgan interesanti ir. Interesanti un bēdīgi reizē, bet tāds mums tas smarts ir. Bet katrā ziņā lampas nav diezko bieži jāmaina, bet kad ir jāmaina, tad ir diezgan interesanti. Kaut kā tā īsumā. Cerams, ka kādam kaut kas noderēja, kāds kaut ko jaunu iemācījās, un davai, pīsiņš!